Pagājušajā nedēļā latviešu basketbolistus nosauca biezā slānī. Valdi, nu prieks, kur tu rodies? Mēs sāksim ar Dāvu Bertānu šeit piespēlīt. NBA debitanti, tie, kas šajā sezonā ir startējuši, ir viņiem daudz statistikas pozīcijas, un Dāvim dod iespēju izcelties, ka viņš varētu būt otrais produktīvākais, rēķinot lietdarību, ko viņš izdarīs tajā laikā uz laukumu, un ko pārējie var izdarīt. Izrādās, Embiids Filadelfijā ir pirmais, Bertāns otrais. Super. Viņš jau, atceries, kādā komandā viņš spēlē. Tur viss ir ļoti produktīvi. Tur komanda ir ļoti produktīva. Tur nevar vienkārši vākt statistiku un spēlēt. Tur ir, un tā komanda vienkārši ir līgā viena no labākām. Tā kā tas nav nekāds brīnums. Rolands Šmits, kurš spēlē šo sezonu Spānijā, Fuenlabradā, viņu nosauca par Eiro kausu jauno cerību vai uzliecošo zvaigzni, un no latviešiem Porziņš 2015. gadā tik pie līdzīgiem godiem. Šo sezonu Rolands Šmits. Valdi. Labs brīnums. Viņu var draftēt. Pēdējais gads viņam atļauj nav jāprasa. Viņu vienkārši var savākt. Bet, tavuprāt, tas ir jāskatās, kāda pozīcija viņam īsti. Kur viņš spēlēs? 3., 4. numurs, jā. Zin kā, NBA jau baigi skatās, viņi neskatās tik daudz to komandas sniegumu, cik viņi skatās viņa individuālās spējas, cik viņam ir individuāli spēcīgs, uz kur pozīcija, cik viņš atletisks ir. Visas tās lietas es gan šobrīd nevarētu pakomentēt viņa izredzes, bet tas, ka viņš ir ļoti labs palīgs izlasē būs, tad gan ir skaidrs. Bet es varētu tev lūgt, un Gunts, ka tu kādreiz sagatavo to par Šmitu. Nāks tuvāk drafts. Par tām izredzēm varētu parunāt. Vienkārši mums tik daudz tagad tie kandidāti ir, gan Pasečņiks, gan Kuruds, gan tagad iespējams arī Šmits. Nākamais, Werners Kochs. Viņa aģents Artūrs Kalnītis saka, Kochs varētu pieteikties draftam. Dziesmas viņš dzied labi. Pēdējo reizi. Par ko tā pēdējā reize ir? Es nezinu. Jācer, ka viņam pēdējā sezonā Eiropā, tad viņš pārceļās uz Ameriku. Viņš šobrīd Prāgā, otrais pēc spēka turnīrs Čehijā. Labi. Tad mēs noteikti gribam īpaši atzīmēt Kitiju Laksu, mūsu dāmu. Spēlē pirmajā divīzijā Amerikā, Amerikas studentu basketbols, pirmā divīzija, cits starpā, lai jums ir skaidrs, par ko ir runa, 351 skola valda, pirmā divīzija. Un Kitija ir nosaukt starp 52 basketbolistiem, kuras sezonas beigās vēl tiks sadalīts, tur viņām godus iedos. Un ja tevi nosaukt starp 52, Valdi, Sen nav bijis. Cits starpā, saka, vai viņi ir tam Laksam meiti? Jā, viņi ir tam Laksam meiti. Jānis Laks, basketbolists. Mēs visi zinām, ka visiem ir mīksts rociņas. Un viņš labi spēlēja, centriņš, un apskaties izaudzinājis 2 bērnus. Puiku Valmērā, meita Amerikā. Skaisti. Novēlēsim Kitijai veiksmes. Ja mēs te runājam par draftiem, varbūt Kitija tuvāk nekā viens otrs puika. Sieviešu NBA. Sieviešu basketbols nav vīriešu basketbols, bet katrā gadā... Tu pamanīji to? Nē, arī tur driblē un trīnieši met. Jā, tieši tā. Viņš nav tik populārs. Labi. Un tik daudz naudu tur nemaksā kā. Un visbeidzot, Rodions Kuruds debitējis ir Eirolīgā Barcelonas sastāvā. Mēs priecājamies par viņu pirmajiem 2 punktiem. Valdi, arī šī gada drafta sakarā, NBA drafta sakarā viņa vārds tiek locīts. Citi saka, varbūt pagaidīs. Šogad varbūt nestartēs. Viņam jāsāk kaut kur spēlēt tādā nopietnā līmenī. Starp pieaugušajiem. Viņa tuvākais, kas, teiksim, tāda zvaigzne, kas ir reālā Dončičs, kur tas spēlē un kur Kuruts spēlē. Tā kā es domāju, viņam ja viņš grib kaut kur augstu sasniegt, viņam jāsāk spēlēt Barcelonā, minūtes jālasa un jāsāk. Kunti, Valdi saka, jāsāk spēlēt, bet kā tad Valdi var sākt spēlēt? Jā, bet es tev varēšu sasniegt, viņam jāizcina vieta. Jā. Kāpēc tad viņi kas saka, vienaudži viņi var tikt un viņš nevar, tā kā šeit ir tas jautājums, es domāju. Un tad jau, es domāju, viņš spēlēs Barcelonā, tad tāds drafts nekur nepazudīs. Valdi, tagad kopā teiksim, tāds vērtējums tam visam, ko mēs te runājam, ir labas sajūtas. Tie spēlētāji ir tik daudz parādījušies, ka jau drīz nevarēs izsekot. Es nezinu, kur tie leiši palikuši visi, kaut kā pazuduši viņi, Nav viņiem tā generation iet uz leju, mums iet uz augšu, Nē, ir tā. Valdi, viņi turpat uz dienvidiem ir. Viņi turpat ir. Nē, kur lietuvieši ir savu paņēmuši. Tagad kārta latviešiem, tā kā, lai pasēž mājās. Vīrs un vārds. Vai kā teiktu televīzijā, vīrs un reklāma. Citādi visu laiku tie lietuvieši pa mums te
smējušies, un tagad jāpasmējas pa viņiem bišķi. Pasmējamies kopā? Jā.